Kas ir neparastākais, ko esi izvilcis no ausīm degunā? Pārsvarā tās ir bumbiņas. No ausīm es izvilku vienreiz kukaiņu kāju. Jūs nesen redzēju pacientu ar mūšu ausīs. Man bija interesanti, vai viņa pati tur nokļuva vai... Gan jau, ka pati diez vai pacients noķēra mūšu un lika ausī. Halātu starpā. Podkāsts par medicīnu. Sveicināti podkāstu Halātu starpā. Un šodien tad ciemos ir dakteris Ričards Melderis. Tā kā varbūt varat drusku iepazīstināt ar sevi? Sveiki, esmu Lora 4. gada rezidents. Medicīnas studijas pabeidzu Latvijas universitātē un man vēl gads palicis ir pēc studiju, man gads palicis līdz rezidentūras beigām, un tad jau es būšu certificēts ārsts. Kas bija tieši tas mirklis studiju laika, kas radīja sajūtu, ka Lors, tā kā šī ir mana specialitāte? Es vispār negribēju būt ārsts. Es spēlēju basketbolu, es biju domājis, varētu būt fizioterapeits, iesniedzu dokumentus no ārstam, ja es netieku fizioterapijā. Sanāca tā, ka es tiku maksas vietā fizioterapijā un maksas vietā ārstos. Un man bija pazīstams viens cilvēks, kas bija pabeidzis fizioterapiju un mācījās ārsts. Viņš viņam uzzvanīja, saka, Jānka, klausies, ko man darīt? Viņš saka, Ričard, ej uz ārstiem. Saka, kāpēc? Viņš saka, tu tāpat gribēsi. Pēc tam ietaupīs laiku, ej uz ārstiem, būs labi. Es uzticējos cilvēkam. Tā es iekļuvu ārstos. Un pēc studiju beigām man bija arī studiju laikā daudz variantu. Pirmais bija, kas tuvākais sportistam ir. Traumatoloģija. Es biju domājis, būšu traumatologs, ārstēšu, tur krusteniskās saites, operēšu vai ko, bet pavoluntēju, kaut kā baigi neiepatikās. Tad es domāju, ka vajag iet uz ķirurģiju. Arī nepatika. Un tā sanāca, ka strādāju Stradiņas slimnīcā, sēžu žokļu traumu punktā un skatos, tie visi sēž žokļu ķirurgi, viņi tādi smaidīgi cilvēki. Tādi forši, priecīgi, viņiem tā kā patīk savs darbs. Es asistēju viņiem tajā traumu punktā un man arī sāk iepatikties tieši tā darbošanās cilvēku sejām, tur traumas un vispārējais. Un tad es nolēmu, iešu sēžu žokļu ķirurģiju. Bet zobārstos tik nav tik viegli kā ārstos. Es 2 reizes mēģināju tiku maksā un to laiku, ko es izlaidu pēc studijām, mācoties tiem vidusskolas eksāmeniem, es sāku saprast, ka man atvaino, zobi nepatīk. Un tad es sapratu, ka tieši tas deguns, auss, mute, kakls, ka tomēr man vairāk patīk tie lori. Tad aizgāju pavoluntēt pie loriem un sapratu, ka tā būs mana specialitāte. Bija kaut kāds pasniedzējs, kaut kāda situācija vai pacients, kas apstiprināja to izvēli, vai tomēr bija kaut kādas arī šaubas sākumā? Tas, kad es esmu iekšā tieši, piemēram, operācijas zālē, kad notiek operācijas tur degunā, un es arī interesi skatos, man patīk. Tās ir tās epizodes, ka man tiešām, es jūtu to deksmi, man ir tā enerģija, kad vajag mācīties un attīstīties, un kopš rezidentūras sākuma pa lielam nereiz neesmu domājis, kāpēc es tieši šajā rezidentūrā esmu. Man tieši otrādāk ir labi, kad es netiku citur. Labi, ka es neaizgāju citur, labi, ka es netiku zobārstos varbūt, labi, ka es netiku varbūt seju žokļiem neaizgāju, jo šobrīd šajā profesijā es jūtos tiešām ļoti, ļoti labi. Kas bija tādi vislielākie izaicinājumi studiju laika? Varbūt tagad kaut kādas operācijas teorija, kaut kādas manipulācijas vai kaut kādas nakts dežūras? Katrā tajā attīstības posmā ir savas grūtības. Piemēram, pirmais, sākot studijas, man kursa biedri ir ārsta palīgs, certificēts ārsta palīgs. 3. gadu jau 1. kursā, tātad viņš zina, kas notiek. Un es tāds zaļš gurķis atnāku un ir sarežģīta vārda latīņu valodā. Un pirmais pārbaudījums bija tas, kad izveidot to savu darba ētiku. Kā sportistam jau kaut kāda savu darba ētika jau ir bijusi, kā lietas tiek darītas. Bet studijās tur ir kaut kas ir jāupurē, lai iemācītos un kaut ko uzzinātu vispār. Tas bija pirmais, otrās grūtības bija tieši 3. kursā, kad sāku strādāt. Un es strādāju 200 stundas mēnesī, diennakts maiņas, nakts maiņas. 200 stundas mēnesī? Tas ir pilna slodze un vēl papildus. Un tad pēc studijām, kad neesi gulējis visu nakti, vai esi gulējis nedaudz, tu aizēji vēl uz darbu, pēc tam no darba atkal studijām un visu nedēļu skrienu, saprotu, ka mājās esi bijis tikai pārģērbties. Pat nomazgāties ne, jo to var darbā izdarīt. Un
Protams, 3. kurs ir tāds arī izaicinošs, jo mēs jau pirmos 2 gadus pavadām grāmatās, un 3. kursā mums iedod lūdzu, tas ir pacients. Tas ir pacients, runā ar viņu, kā runā. Un tas, kā sākt runāt ar pacientu, uzdrošināties un izmeklēt, tas arī nav viegli, jo mēs 3. kursa students aizējām, un pacients man prasa, doktor, kas man ir? Es esmu students, bet kas man ir? Es saku, es tikai mācos, bet pasakiet, kas man ir? Es nezinu. Un 3. kurs bija tāds lūzuma punkts, kuram vajadzēja tikt pāri, jo no kaut kādas teorijas mēs jau ejam uz praksi un visi priekšmeti liekas kopā un pēkšņi anatomija no 1. kursa jāatcerās jā, tas nebija viegli. Pēc tam jau pārējie pārbaudījumi operācijas zālēs, kad saka, lūdzu, mācies tagad šo darīt, rokas trīc, mugura ir slapja, bet tev ir savam doktoram jāsaka, jo esmu gatavs. Tas neesmu gatavs. Labi. Un tu sāc solīt pa solītiem, un tie mentori ārsti, viņi jūt, viņi redz, ka esmu nobijies, vai man kaut kas nesanāk, viņi paņem mani atpakaļ, vai tieši otrādāk iedrošina. Un tie tieši rezidentūras vadītāji, atbildīgie ārsti ir tie, kas diezgan tā profesionāli droši vada cauri, piemēram, kā iemācīties kaut ko operēt. Un tad tās bailes un tās grūtības samazinās, jo vairāk dara, jo lielāka pieredze ir. Bet tas ir tas pats, ko mēs runājam arī iepriekš ar kolēģiem, ka ir diezgan svarīgs atbalsts tieši tie mentori, jo viņi diezgan daudz ko dod. Tā ir, jo es ja godīgi neesmu saticis sliktu mentoru. Es nezinu par citām specialitātēm vai kā, bet manā specialitātē, kā loros, visi vienmēr ir devuši padomu. Ja ir kaut kas nesanācis vai kaut kādi sarežģījumi bijuši, vienmēr visi ir atbalstījuši un iedrošinājuši. Un, ja jautāju doktoru, vai jūs man pamācīsiet, vienmēr ir bijusi atbilde jā. Nekad neviens man nav atteicis. Protams, jautājums ir par laiku vietu, kā mēs to varam nodrošināt, bet kopumā tāpēc varbūt tas rezidentūras process tieši man ir tik baudāms, kad man nav bijuši tie konflikti vai problēmas dabūt to iespēju mācīties. Pārējais jau no manis ir atkarīgs. Tagad mēs varam arī drusku vairāk par specialitāti parunāt. Kas ir tas problēmas, ar kurām visbiežāk pacienti vēršas? Tās ir sezonālas problēmas, ja godīgi. Tagad ir novembris, tūlīt decembris, ir Covid, gripu, iesnu laiks. Šobrīd cilvēki, bērni arī pieaugušie nāk vairāk ar tām iesnām, kakla sāpēm. Piemēram, vasarā vairāk ir ausu sāpes tieši. Un tad ir arī tukšie periodi, kad cilvēki, mazāk pacienti nāk, kas arī ir forši viņiem, bet sezonalitāti var ļoti just, kad kabinets tiek gāzts riņķī. Tad mēs varam varbūt sākt ar ausīm. Vispār, kā pacients var atšķirt, vai tas ir sāpes, ausu sāpes, ar kuram būtu jāiet pie lora, bet varbūt tomēr var paciesties un viņas pašas par sevi pāries? Parasti ir tā, ka Latvijas cilvēks vidējais, viņš domā, ka pasāpēs pāries. Un tā, kad nepāriet, tad mēs tiekamies. Vai mēs tiekamies nakts vidū, vai vizītē, jo tādas sāpes ausīs, ir ļoti daudz struktūras un ļoti daudz iemeslu, kāpēc ausis var sāpēt. Un, ja cilvēkam sāp ausis tāpat kā ja sāp zobs, tās esot divas no visneciešamākajām sāpēm, kā vismaz runā, tad arī nakts vidū skries pie ārsta un cilvēks negaidīs. Bet ja tur bišķiņi ir, viss jau, tāpat ja zobs tur īd, bišķiņi mazlietiņš sāp, tad jau arī neiet pie ārsta. Tas pats ar ausīm mums ir. Bet labi, kādi būtu tie ausu simptomi, kur tiešām uzreiz būtu jāiet pie ārsta, bet, piemēram, arī dažreiz iesnas arī var dot kaut kādas sāpes uz ausīm, un tur vienkārši ārsta iesnas nevis ir tas ausu sāpes. Jā, ar ausīm ir tā, ka ausu sāpes, lai būtu, piemēram, dzīvībai bīstams stāvoklis, ir ļoti reti un ļoti maz procents. Lielākoties tās sāpes ir vai piemēram, no sēra korķiem, vai akūta vidusausa iekaisuma, vai ārējās ausejas iekaisuma. Tās ir tādas akūtas infekcijas, kuras rodas, vai arī, piemēram, kad nestrādā dzirdes kanāliņš, nestrādā spiediens vidusausī ir ne tāds, kāds vajag, tas arī izraisa diskomfortu un sāpes. Pa lielam nakts vidū pie ārsta ausu sāpju dēļ,
nav jāiet. Vienmēr var iedzert ibumetīnu, var iedzert arī paracetamolu. Protams, ja sāp nežēlīgi, mēs vērsīsimies pie ārsta, bet tāds dzīvībai bīstams ausu sāpes ir kazuistiski pa lielam. Bet, kad pacients baidās, kad viņam kaut kas tur teik no ausis kaut kas tāds? Protams, pie ārsta ir jāiet, bet pie ārsta var iet arī ambulatori. Piemēram, nevis vienos naktī pirmdienās skriet, bet otrdienā no rīta uzvanīt ārstiem. Visā Rīgā Latvijā atrast kādu, kas pieņem un aiziet, lai viņam apskatās iztīra austiņu. Protams, no auss var tecēt daudz, kas asinis, šķidrumis, strūtas, arī ūdens, kas ir palicis ausīs, sērs var tecēt ārā. Kopumā, ja parādās kaut kāda tecēšana no auss, pirmais un galvenais likums ir ūdeni nelaist ausī. Jo tecēšana pati par sevi parāda, kad austiņa ir slima. Protams, ja mēs nerunājam par sēru, kas nenozīmē, ka auss ir slima, bet ja pēkšņi ir bijušas sāpes un pēc tam parādās izdalījumi no auss, mēs ūdeni ausī nelaižam, izsargājam līdz lora vizītei. Jo tad lors apstīsies, diagnosticēs, kas ir pa patoloģiju, nozīmēs pareizo ārstēšanu. Bet ūdens iekļūšana ausī palielina infekciju risku un noteikti visu padarīs vēl tikai sliktāku. Bet, lai tas ūdens tur netiek, tur nepietiek tikai ar vatīti, ka viņu vajag vēl kaut kā apstrādāt, lai tas atgrūš ūdeni? Jā, jo ieliekot sausu vati, pamēģiniet sausu vati palikt zem ūdens, paliks tāds slapja. Bet vati saziežot, piemēram, ar olīveļu vai kādu labāk lētu, bet sejas krēmu, viņa tā kļūst viskoza. Pirmkārt, ir forši ielikt austiņā, kad viņa pieguļ visām formām. Otrkārt, ja viņa paliks zem ūdeni, redzēs, kā eļļa atgrauž ūdeni. Protams, vienmēr var arī nopirkt kaut kāds aizsavas bāžņus uz īslaicīgai lietošanai, bet akūtās situācijās vata ar eļļu ļoti labi palīdz. Bet, piemēram, tie ausu pilieni, viņi reāli strādā? Es dzirdēju tādu viedokli, ka tas ir vienkārši kā placebo gandrīz. Kuri un kam? Jo lielākoties tie bezrecepšu ausu pilieni ir, nesaukšu firmas, nebūtu smuki, bet ir ausu pilieni, kuros ir lidokaīns, piemēram, kas samazina sāpes, bet tas jau neārstē. Mums jau vajag saprast iemeslu. Ja, piemēram, ir sāp vidusauss, tagad sezona tieši iesnas, puņķi, pasliktinās dzirdi, sāpes vienā ausī, temperatūra 38 grādi. Ausī var pilnāt visu, ko vien grib, bet problēma ir otrpus bumbklēvītei. Tāpēc tā zālītes efektu nedos. Ir arī atsevišķi ausu sēru šķīdinātāji, kas pašķīdinās sēru, sērs iztecēs nav sārā un atvieglos simptomus, bet tas ir gadījumā, ja tur ir tas sēru korķis. Kamēr nepaskatās, tikmēr nezinu, un gan man, gan citiem kolēģiem ļoti, ļoti nepatīk, ja pacienti nodarbojas ar pašārstēšanu. Tas ir kaut kādas eļļas lej ausīs, zāles bez recepšu, kad nav zinām patoloģija. Un vistragākais ir sentāvu metodas, kad ir puķes, saucamās ausu puķes. Man par laimi vēl nav, bet kolēģiem ir, kad atnāk pacients, saka, man sāpēja austiņas, ielika tur to ausu puķīti iekšā. Un aiziet, un tur ausis viss sapampus, sarkana, strutaina, un tiek vilkta puķe ārā. Kāpēc pacientiem puķi patīk? Jo tā puķi izdala kaut kādas tās vielas, kad austiņi tiek sildīti. Tāpat kā tagad bieži kaut kādu kampareļu vai kaut kādas sildošās smēras smērē ap ausīm, pasildi paliek forši, bet realitātē infekcijai to vien vajag siltumu, mitrumu, sliktu ventilāciju un infekcija izplatīsies. Tāpēc labāk neko nedarīt, galvenais neielaist ūdeni. Ja kaut kas tek, tad patīram austiņu no ārpusītes un ejam pie doktora ciemos. Es atceros, man tikai vienu reizi bērnība sāpēja auss, un man arī lika to puķīti, un man palīdzēja. Labi, nevarēju zināt. Paveicās, tad labi dzirdi. Tas jau cits jautājums, tas jau varbūt jau ar vecumu. Jā, bet man pašam arī bērnībā diezgan spilgtas atmiņas, kam bija tie sēru korķi, un es gāju, man skaloja ausis, vēl atceros bērndārzā raudāju, man aizvada izskaloja, es biju laimīgākais bērns pēc tam, un sēdēju un skaties, kas tas pa garo vārdu. Otorinolaringologs. Un tāds pāris kaut kāds atmiņas ir iestušās, varbūt zemapziņas līmenī man lika atnākt uz šo profesiju. Un tā pagaidām tu varētu izklausīties. Jā. Bet vai sēru korķu skalošana tas būtu ģimenes ārsta tā kā kompetences jautājums, vai tomēr jāiet pie Lora? Teiksim, tā skalošana ir viena no metodēm, kā mēs iztīram ausi. Jo jāsaprot ir truba,
Nu, ausē ir tā kā truba, kur galā bumbplēvīte. Un var izņemt vai tur ar āķīti, vai ar knaiblītēm, sūkni, var arī skalot. Protams, tas notiek arī mūsdienās, kad sērkorķi ļoti daudz skalo pie ģimenes ārstiem. Nu, lielākoties pacientiem ir forši, viņi izskalo, viņiem ir labāk, bet es jau satiekos tiem pacientiem, kuriem ir slikti. Tāpēc pie manis atnāk pacients sūdzībām sāpēja auss, izskaloja korķi, tagad es sliktāk dzirdu, tagad struto, vispārējais ir runa. Tāpēc es labāk tomēr ieteiktu, ja runa tikai par sērkorķi, aizliktas ausis ciet un jau zināms, ka tie korķi veidojas, vajag bišķiņ paplānot savu dzīvi un ielikt to loru vizīti. Visi saka, garas rindas, jāgaida mēnešiem, bet ja vienreiz gadā ir jātīra auss, tad var pusgadu uzvanīt iepriekš un ieplānot to auss tīrīšanas vizīti. Okay, par ausu higiēnu. Mans mīļākais jautājums, jo es tikai gadu atpakaļ uzzināju, ka nedrīkst ar tiem kosmetikas kociņiem tīrīt ausis. Bet kāpēc viņi joprojām cilvēki vēl tīra ausis ar tiem kociņiem? Un kāpēc neviens nesaka, ka tā nedrīkst darīt? Es zināju, ka šis jautājums būs, un es tev atnesu dāvanu. Tā, te ir kosmetikas kociņi. Pirmkārt ir rakstīts virsū, ka tie ir papīra kociņi, vates kociņi. Un te ir tāda piktogramma uzzīmēta, kur nebāzt acīs, ausīs un degunā. Paldies, bet es varēšu beidzot tīrīt ausis vēl joprojām turpināt. Nu, pieraksties vizīti pēc tam. Un kociņam, viņam ir instrukcijā rakstīts, redzi maziņa piktogramma. Jā, ausīs nedrīkst bāzt degunā arī. Un acīs arī nedrīkst. Jā, un vai tas rakstīts vārdiem, vai ir uzzīmēta tāda maza piktogramma, kur arī pasaka, ko nedrīkst darīt. Pats. Problēma tā, kad mēs esam izlasījuši kaut kādu instrukciju pēdējo reizi. Tagad? Tagad, jā, tāpēc, ka man pacients saka, bet tur nav rakstīts, saka, nopērciet, apskatieties, ir rakstīts, jo ne tīpaši mūsdienās tas vārds ausu kociņi tiek ja mēs cērā, jo tie ir vai kosmētikas, vai higienas, vai vates kociņi. Bet paldies, es esmu slikts pacients, tā kā es tīru ausis ar ausu kociņiem. Puķis arī liec ausīs, tā kā visi. Pagaidām vairs nē. Bet kad tad būtu pareizi tīrīt ausis? Nekā. Tikai pirkstu un ar vati tas, kas iztek ārā, cik mēs daudz tiekam iekšā, ieliekam, iztīram, viss. Jo dziļāk iekšā mēs jau neredzam, ko mēs darām paši. Loram ir lampas, pogulītis, mikroskopu palielinājumi, mēs apskatāmies visu līdz bumbplēvei. Mēs katru stūrīti redzam, mēs varam iztīrīt. Bet uz aklo kasīt, tā ausē viņa nav taisna. Ir tomēr liekumi augstāk, zemākā kuram un ar to vatas kociņu bāžot, klasisks stāsts. Patīrīja ausis ar kociņiem, man sāk asiņot ausis, man liekas, ka ir cauri bumbplēvīti. Pacients atnāk pie manis, nezinu, kaut vai arī vakarā raudoši, man viss, es tūlīt pazaudējuši dzirdi. Īsti tā nav. Es paskatos, ausī pirmkārt sēra nav, jo acīm redzot šim pacientam tik ļoti tas sērs neveidojas. Bumbplēvīte perfekti smuka, bet tā ārējā savsejas āda ir vienkārši nobrāzta. Ar to kociņu ir uztaisīta brūce, kas asiņo. Un tas, protams, pieprasa kaut kāda veida ārstēšanu, no kuras var izvairīties. Tāpēc ausīs tikai pirkstiņu mēs ieliekam, patīram un vairāk neko. Ko es tagad darīšu ar šiem ausu kociņiem? Kosmētikas kociņi tie ir. Sorry. Nezinu, ko sievietes dara tādiem, bet kosmētikas kociņi. Bet tagad arī ļoti daudz pusauģi un tikai pusauģi visi klausās mūziku austiņās. Vai tas var atstāt kaut kādu ietekmi uz to dzirdi? Protams, jautājums ir par to, cik skaļi, jo sasniedzot noteikti decibelu skaļumu, tas sāk bojāt visas iekšējās auss struktūras un ilgstoši to darot, var dzirdi pasliktināties. Tāpēc nevajag pirmkārt klausīties mūziku, ja tas rada kaut kādu diskomfortu. Nevajag arī pārspīlēt, vajag komfortabli klausīties mūziku. Agrāk tas bija izteiktāk, kad lika austiņas, lai nedzirdētu, kas apkārt notiek, piemēram, vai studijās vai kur. Šobrīd jau ir jaunās austiņas, kurām ir noise cancellation, kad nospiež podziņu un izslēdz apkārtējo vidi, tāpēc to mūziku var klausīties diezgan klusi, jo apkārt nedzird. Un tad, protams, ir labāk likt tās austiņas, kas ir virsū, šeit, tāpēc, ka tā skaņa ir citādāk. Pirmkārt, nav tik tieši ietekmē uz bumbplēvīti un pēc tam tik spēcīgs pastiprinājums.
Un otrkārt, nav kontaktdermatīts. Ir īstenībā ļoti daudz pacientu nāk, kas no tām gumijām, man arī, es ielieku puļķīšu austiņas, un biežāk es palietoju, man sāk ausis niezēt. Jo ausis paliek tā ādai nepatīk tā ķīmiskā tā gumijas struktūra vai vienkārši tas, ka berzējas, un sāk palikt savs āda, sāk iekaist tā ausis, tāpēc, ja ir izvēle, tad labāk lielās, bet lielākoties jau liek tās mazās, jo var paslēpt aiz matiem zem cepurēm un ignorēt visu pārējos. Bet tas tā kā kontaktdermatīts, viņš nevarētu būt saistīts ar to, ka lateksa alerģiju kaut ko tādu? Tik plaši izplatīta, es nezinu. Tur var būt daudz apstākļu, jo man bija lētākas austiņas vienas, no tām bija ļoti izteikti. Es nopirku dārgākas, kur ir nedaudz kvalitatīvā gumija. Tās, protams, vēl jautājums, vai tās ausu gumija tiek tīrīta. Ja tur jau tāpat baktērijas ir virsū un vajadzētu varbūt viņas patīrīt vai, piemēram, nopirkt aptiekās ir tie šķidrumiņi, ar ko tīra, piemēram, dzirdes aparātu gumijas. Ja bieži iekais ausis vai ir diskomforts, var nodezinficēt tās puļķīšus vai vienkārši nopirkt jaunas, ko uzlikt pa virsmu. Ok, austiņas ir viens, bet arī ir daudz dažādas profesijas, kuras sastopas ar troksni darbā, piemēram, skolotāji, treneri, bērnu dārza audzinātāji. Zobārsti. Tā kā viņi arī pakļauti dzirdes pārslodzei kaut kādai? Jā, bet to kaut kā tik nopietni neuztver. Jo ļoti daudz nāk bērnu dārza skolotājs, personīgi, kurām ir dzirdes pasliktinājumi. Viņi saka, mēs visu dzīves strādāju kā bērnu dārza audzinātāji, skolotāji, un viņai jau ir dzirdes bojājumi pirms 70 gadu vecuma. Un tie dzirdes bojājumi izstāsta tā kā klasiski pie ilgstoša trokšņa. Tas pats mēs esam runājuši par savas profesijas pārstāvjiem. Loriem urbi mazāk tiek izmantoti. Ir vēl neirķirurgiem urbi, traumatologiem un zobārstiem. Zobārstiem, man liekas, urbis ir labākais draugs. Jo tā augstā spalgā skaņa ilgstoši, kas rūc, tā jau izraisa kaut kādu bojājumu ilgā laika periodā. Un, ja man prasa, mans personīgais viedoklis ir, ka jā, ilgstoši atrodoties šajā troksnī, būtu jāpadomā vairāk par tām profesijām, kurām tieši šis troksnis izraisa ilgtermiņā bojājumu ausīs. Bet ko tad var darīt? Vajag iet pārbaudīties, vai ir kaut kādas aizsarga metodas? Protams, pārbaudīties vajag. Reizi gadā, ja liekas, ka ir problēmas dzird, reizi gadā var atnākt. Kā jau teicu iepriekš, iztīrīsim korķis reizi gadā, uztaisīsim dzirdes pārbaudi, iziesim tehnisko apskatu, tāpat kā mašīnām, ka var tagad gadu strādāt un viss būs labi. Bet izsargāties pret troksni ir ļoti svarīgi. Un bērndārzā, protams, diemžēl audzinātājs nevar ielikt ausā aiz bāžņus, jo viņam ir jādzird, ka kāds bērns sauc. Bet, piemēram, strādājot profesijās vai, kā es bieži atgādinu cilvēkiem, kas brauc uz traktoriem, tad pirmkārt ir vibrācija, tur ir skaņas, un viņi jau neliek tās austiņas. Viņi iekāpj traktorā, viņi aiztais durvis, ir labi. Viņi izkāpj ārā un pie skaļa traktora viņi stāv blakus un runā, piemēram, zemnieki vai arī ceļbūves speciālisti, un par to jau neaizdomājas. Ja tāpat kā ir tagad lapu pūtēji bija populāri pirms mēneša. Ir tie elektriskie, un tad es skatos iet, uzlikt somu, skaļi skan. Man jau traucē skaņa pāri ielai, cilvēkam nav ne austiņas, nekas uzlikts. Viņš iet un tīra ielu, tīra savu pagalmu un neaizdomājas, ka ilgtermiņā tas var radīt kādas problēmas. Bet dažus es gan redzēju ar austiņām. Gan jau, kad tur darba drošības speciālisti ir pastrādājuši ar konkrēto iestādi, lai tas tiktu darīts. Bet, ja kāda aktora, piemēram, traumatologi, viņa varētu, ja ir kaut kāda operācija, uzlikt tās austiņas, bet tad viņi nedzirdēs kolēģus. Jā, tāpēc tas ir tās diskutabls jautājums. Ja tā urpšana, ja traumatologiem, piemēram, ir vai zāģēšana diezgan īsu periodu, bet tomēr ļoti skaļa. Protams, tagad attīstās arī kaut vai tās tehnoloģijas, kad bija uz gaisa pumpiem, bija tie zāģi un urbi. Tagad modernāk ir uz elektriskiem baterijām, kas jau samazina trokšņa skaļuma līmeni. Un vispār par tiem urbiem tādām lietām pat tā ierīce kļūst klusāka. Bet, jā, teorētiski vajadzētu kaut kā izdomāt, kā vēl pasargāt dzirdi. Kas ir tās biežākas problēmas, tieši deguna problēmas, ar kurām nāk pacienti? Tā kā es nojaušu, protams, ka tas varētu būt iesnas. Jā, tas ir iesnas un apgrūtināta deguna elpošana. Tie ir galvenie divi simptomi, ar kuriem nāk pie loriem. Un trešais ir asiņošana.
bet visas šīs sūdzības ir atkarīgas arī pirmkārt no vecuma grupas un arī no sezonalitātes. Pēdējā mēneša laikā ir ļoti daudz deguna asiņotāju, kas atnāk un saka, doktor, man asiņo deguns. Es jautāju mēnesi, jā, kā jūs zinat? Kā es zinu, tāpēc, kad sākās apkures sezona. Un apkures sezonas laikā tieši palielinās tā deguna asiņošana, jo ir sauss gaiss. Cilvēki jau pa dienu staigā apkārt, jā, bet aiziet mājās apguļās un 8 stundas guļ istabā ar sausu gaisu. Mums vajadzētu gulēt un vispār dzīvot Spānijā. Tas ir, es varu rekomendēt, vai ja kādam pacientam tas ir pēdējais pirms pārvākšanās ļoti labi, bet runa par gaisa mitrumu stāvokli. Mums degunam vajag no 40 līdz 60% mitrumu gaisa, lai normāli funkcionētu. Kur mums ir 60% mitrums Latvijā? Pirtī. Ja? Un mājās, tāpēc es motivēju lietot gaisa mitrinātājs vai likt slapjus dvieļus radiatoriem vai, piemēram, burciņus atvērs ar ūdens radiatoriem, jo mitrāks būs deguns, jo mazāk arī asiņos, jo tā gļotāda paliek sausa, tad ir mazas plaisiņas, tāpat kā cilvēkiem, kad lūpas sasprāga arī asiņo. Tas pats arī ir deguna gļotāda, kad ir pārāk sausa, viņi tā sāk tecēt. Bet citi jautājums, ko mitrums dara tā kā mājai pēc tam pēlējums, lai nebūtu? Tas ir tas vidus posms, jo, piemēram, pats man mājās gaisa mitrinātājs, es viņu ieslēdzu, kad eju gulēt, guļam istabā. No rīta jau, protams, izveidina telpu, tas mitruma līmenis uzreiz nokrīt, lai visu dienu, kamēr nav mājās, viss ir sauss. Kāda man atšķirība. Bet tieši ejot gulēt, tiek ieslēgts gaisa mitrinātājs, lai guļam istabā tas mitruma līmenis paceltos, jo būsim godīgi, mājās mēs to laiku, diemžēl, ļoti maz pavadam, un ja lielākoties, ko mēs pavadam, tieši ir gulēšana nakts laikā. Bet ir kaut kāds alternatīvs cits, ka var mitrināt, tā kā neizmantojot tikai mitrinātāju, es tagad arī dzirdēju, ka ļoti bieži iesaka tādu rīnopantens, laikam saucās. Tā ir viena no eļļām deguna. Tas ir eļļas, gan ziedes, un tās mēs arī rekomendējam, jo tā gļotāda ir jāmitrina. Un, ja gļotāda ir savs daudz un dažādi iemeslu dēļ, tad šo eļošanu, kas saka, eļļu ir grūti pārdozēt, jo degunā viss iztecēs ārā. Bet, protams, ar mēru un pielāgot, piemēram, to eļļas veidu, kā pašam patīk. Ir pilināmās, ir spreji, ir ziedes. Cilvēki, kur prasam, kur ir labāk, saka, varat pamēģināt, varat izvēlēties atkarībā no cenas, no daudzuma, no tā izstrādes veida un paprasīt vienkārši aptiekā man lūdzu deguna eļļu. Bet tas būtu tāds kā ieteikums, ka tāda sausāka sezona vajadzētu pacientam aizdomāties ap to eļļu vai kādu mitrināšanu, vai tomēr tas nav tā kā must have? Es teiktu, ka ir jādomā uz priekšu laicīgi jau, jo tie cilvēki, kuriem asiņo deguns, viņi visbiežāk saka, man jau bērnībā daudz asiņo, tad man vairs neasiņo. Un ir cilvēki, kuriem nekad dzīvē deguns nav asiņojis. Un tiem, kuriem asiņo un ir šīs tendences, viņiem vajadzētu jau preventīvi apkures sezonas laikā ieslēgt savus mitrinātājus. Un, ja jūt, ka deguns ir nedaudz sausāks, sākt degunu un tieši eļļot. Jo otra lieta jau arī mašīna. Mēs iekāpjam mašīnā, ko mēs izdarām? Mēs ieslēdzam, apsildam krēslu, logus, iepūšam, lai karsts stikls būtu, un tad tas sausais karstais gaismas pūš sejā, kamēr mēs braucam uz darbu. Tas jau arī pasliktina, piemēram, to deguna stāvokli. Tāpēc tā eļļošana ir pēc vajadzības un nav no tās jābaidās. Vēl, ko man liekas, bieži cilvēki dara, viņi skalo degunu ar to jūras sali, vienkārši profilaktiski, vai tomēr tas jāskalo tikai tad, kad ir kaut kādas indikācijas? Par skalošanu, protams, pēc indikācijām, pēc vajadzībām. Jo ir daudz dažādas sistēmas, ir gan zem spiediena pudelītes, gan ir dažādāka firma, kad nopērk pudelīti, ielej atdzesētu vārītu ūdeni, pieliek tādu mazu pulverīti klāti. Un tad lej ūdeni pa vienu degunu pusi iekšā un pa otru tek ārā, tādējādi izskalo dobumu. Tā dobuma skalošanas galvenā doma ir mehāniski iztīrīt degunu no puņķiem. Ja puņķa nav, tad skalošana īsti nav mērķtiecīga. Protams, ir atsevišķi gadījumi, kad šim skalojumam tiek pievienotas zāles klāt, bet tas nebūs vairākums populācijas. Lielākoties mēs skalojam degunu tad, ja ir aizlikts, ja ir izdalījumi, lai tos mehāniski dabūtu ārā, arī pie tiem pašiem sinusītiem,
lai ar masīvu ūdens daudzumu tas deguntiņš tiek iztīrīts. Un gan elpot vieglāk, gan infekcijas perēkļus izvilkt ārā, gan arī izskalot vienkārši degunu. Un, ko es dzirdēju, kad nāk pacienti, viņam daktaris jautā, vai skalojat degunu, viņi tad, jā, skalojam tur ar jūras sals, viņi tad, nē, jūs ne šitā skalojat. Un tad rāda to video, kur pa vienu degunu, tā kā vienu nasi, tad pa otru izteka, viņam tāds, Jā, jo citi paņem nopērk to zem spiediena, un to skalojumu izmanto kā smaržas. Es, uzpūšu, bez mazliet ne uz kakla, bet pšik, maziņš pūtiens katrā deguna pusē, un saka, man nekas nepalīdz. Un tagad iedziļinās, cik daudz skalots, kā tieši tiek zāles lietots, jo nav jau svarīgi tikai, ko mēs lietojam, bet arī kā mēs lietojam. Jā, zāles mēs varam, košļāt, norīt, tur arī ir atšķirības katram medikamentu veidam un arī kā deguns skalo, un tam ir jāpievērš uzmanību, un ja ir jautājums, ir jājautā savam ārstam, jo katrs no loriem sīki un detalizēti pastāstīs, kā to darīt, kāpēc to darīt, kāds ir no tā visa iegūms. Bet cits, man liekas, kas tagad ir diezgan arī tāda aktuāla problēma, tas ir tā kā medikamentozais rīnīts, jo, man liekas, diezgan daudz pacienti, ka viņi pūš par degunu, viņi nesaprot, kāpēc viņam nepariet tas iesnas, bet viņam no medikamentiem tas izveidojas. Jā, un pat bija pētījums viens, kad pusē no šiem pacientiem liekas, ka tā ir norma. Viņi katru dienu aiziet nopērk savu ksilmetazolīnu saturošo degunu pilienu bez recepšu, tur no 2 eiro līdz 10 viņi maksā atkarībā no firmas. Un viņi katru dienu puš, un viņi domā, jā, tā ir mana dzīve, tāds kārts man ir izdalīts, man ar šo ir jāsadzīvo. Bet gluži tā nav, jo nevelti, ja mēs lasītu instrukcijas, tāpat kā uz šiem kosmētikas kociņiem ir rakstīts lietot neilgāk kā 5 līdz 7 dienas. Kāpēc? Jo šie medikamenti, tie neārstē. Jo degunam kā ir? Degunā ir kaulainās daļas, skrimšlainās daļas, un tad ir gļotādi. Un gļotādi var uzpūsties kā balons. Un uzpūšas kā balons, piemēram, izējot ārā, kad ir augsts gaiss, vai arī, kad ir infekcijas, kad ir iesnas vīrus, tas gļotādiņas viņus uzpūšās. Un šis medikaments, ko dara, samazina, sašaurina asinsrīti un samazina šo tūsku. Un tad tā gļotāda, tas balons, kas deguna katrā pusē ir sarūk. Un tad deguns pēc 5. 7. dienas jau pierod. Un mēs to saucam par narkomāniem, kad deguns ir reāli atkarīgs no tā, un tas pacients arī un nekur bez šī medikamenta neiziet. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi pacientiem izskaidrot, cik ilgi drīkst lietot. Un, diemžēl, jā, ļoti daudz ir šādi pacienti, un katrs stāsts ir individuāls, jo stāsts visbiežāk ir parastais. Bija iesnas, sāk lietot, pēc tam nevarēja dzīvot bez. Bet paskatoties degunā, varbūt uztaisīja papildus izmeklējums, var redzēt, ka ir pilnīgi šķīva starpsiena. Ka tas deguns fiziski neelpo, jo tur ir siena, starp siena, šķība un gaiss maziet garām, un vajag to degunu varbūt izoperēt, iztaisnot starpsienu, samazināt apakšējās gliemežnīcas, varbūt tur ir kāds infekcijas perēklis un citas problēmas, kuras vajag ķirurģiski atrisināt, un tad cilvēks varēs beigt lietot šo medikamentu. Var medikamentu aizstāt ar citiem medikamentiem, un tad katram individuāli nedaudz pieiet, un arī ir svarīgi motivēt pacientu. Ja es saku, es paskatos degunu, lietoju zāles, nē, es neko nelietoju, degunam, nē, es neko nelietoju. Es paskatos degunā iekšā, es saku, tu lieto. Kā jūs, es saku, var redzēt, ka tā gļotāda ir tāds slīma, atrofiska, un var redzēt, ka tur tā zālītes tiek lietotas katru dienu ikdienā, un tad pacients saka, labi, daktars lietoja, ko man darīt? Bet viņš man neteica, jo viņam tā nebija problēma, viņš ir pieredzis pie tā. Bet tas tāpat, kad cilvēki ar kādu starpsienas devjās, jo tā, ka viņi arī pierod, tā kā viņi neelpo pilnvērtīgi, un tāpēc viņi arī nezina, ka var savādāk. Un man arī bija pazīstami, kur izoperēs starpsienu, un viņi tāds, es varu paelpot. Jā, tas arī ir tāds paradoks nedaudz, kad man arī ir bijuši cilvēks atnāk. Man tur sāpēja galva, uztaisīja datortomogrāfiju, viņi atskrien pie manis, man ir šķības starpsiena, fiksi ārstējiet mani. Un, kad mēs parunājam, sūdzības jau nav. Jā, tur 95% cilvēkiem ir šķības starpsienas, bet tas jau pēc būtības neko nenozīmē. Jautājums ir par un ap sūdzībām. Un, ja tas deguns tiešām slikti elpo un, piemēram, lieto šos medikamentus, tad mēs sākam domāt, vai operācija būs risinājums.
Jo, izoperēt mēs, kā mēs paši kolēģi sakam, var operēt un var neoperēt. Ja, un mēs operējam, šīs operācijas ir dzīves kvalitātes uzlabošanai, un par operāciju vai vajag vai nevajag spriež tikai un vienīgi pacients. Mēs varam piedāvāt, izrunāt taktikas, ko mēs darām, bet neviens neuzspiedīs deguns starpsienas operāciju tikai fakta dēļ, ka tā ir šķība. Tas jau jo pacientam arī jāuzņemas arī atbildība par sevi drusku. Jā, jo ir arī jāievēro režīms pēc operācijas. Nedrīkst kauties, profesionāliem bokseriem. Mēs iesakām, piemēram, pabeigt savu karjeru. Tagad ir ļoti daudz MMA cīkstoņi, arī bērni, kas atnāk, viņi jau otru reizi salauž degunu. Mēs sēžam ar viņiem un arī vecākiem sākam, labi, mēs izdarīsim savu darbiņu. Bet kāds ir plāns nākotnē? Jā, viņi saka, labi, taisnosim, katru reizi mēs to deguntiņu liksim vietā, jā, bet, ja karjera tomēr neizdosies, tad viņi zina, ka deguntiņš būs jāizoperē. Lai būtu kaut cik dzīves kvalitāte. Bet es domāju, ka ar viņu vēl turpināt nodarboties, tad pārsvarā kaut kāds tāds nav indicēts? Nē, var operēt, var visu darīt. Vienkārši tas ir par to, kā profesionālam bokserim, kurš gan treniņos, gan sacensībās visu laiku dabūs sitiens pa degunu. Ja mēs darīsim visu, bet ir jāapzinās to, ka tas deguns nebūs perfekts. Un jāapzinās to, ka mēs varam izdarīt darbu, cik mēs labi varam un gribam, cik varam, un dabūs viņš pa degunu atkal būs viss slikti. Tāpēc ir pacientam jāpasaka, ka tādu lielāku koriģējošu operāciju mēs izdarīsim tad, kad beigsies šī karjera. Izklausās pēc tā, vai turpiniet tālāk nodarboties, vai tomēr gribi skaistu kaut ko degunu ausis? Starp citu, tas pats ir pa ausīm. Ir nevelti tās puķkāposta ausis ir tās termins, vai UFC ears tagad runā, ka arī tāds rītīgi puķkāposta ausis ir pēc traumas, kad dabū pausi, ir hematoma, kur nenodrenē, vai arī bieži dabū pausi, kur ir tas daudz hematomas veidojas, un tas perihondrs ar to skrimslīti vairs neturs kopā, un ir tāda kabata. Un ļoti daudz tādu īstenībā nāk pēdējā laikā, jo kaut kā tas cīņas sports, acīm redzot, Latvijā ir līmenis pacēlies, un arī tas jau nav slikti. Bet es motivēju it īpaši bērnus, es viņus saku, uzliec to cepuri. Ir tas speciālās arī cepurs regbijā ar ausīm. Šak, jā, kā izskatās, bet lielākoties jau traumu tu iegūsi treniņā. Tās sacensības ir reizi, mēnesī, 2 vai kā, bet trenējies tu katru dienu, varbūt pat 2 reizes dienā. Un procentāli tu treniņā lielākoties traumē tās ausis. Uzliec tās cepures, pasargā savas ausis, sacensībās būs, bet jo tās ausis tiešām, tur var katru reizi griezt un laist ārā, bet vienā brīdī austiņa vairs nesadzīs, un tad būs jāsteigā visu dzīvi tādām nesmukām ausīm. Protams, ar plastisko operāciju pa naudu taisīt vēlāk. Bet tas tāpat kā hokejistam ar resti jau spēlēt nav stilīgi. Jā, un tie jau jūs labākie draugi, man liekas, vai ne? Tā ir, drusku ir. Drusku ir. Kas vēl ir ar ausiem, ar degunu? Ar degunu vēl palika sinusīti. Cik bieži nāk sinusīti, kas ir odontogēni? To var dzirdēt pēc stāsta. Ļoti, ļoti svarīgi ir anamnēze, un cilvēks saka, man struto viena puse degunam. Tad nākamais ir jautājums, kad jūs labojāt zobus? Nē, zobiem nav problēmas. Kad jūs labojāt zobus? Pirms pusgada. Kad jums sākas strutot deguns? Pirms 5 mēnešiem. Lielākoties tie sinusīti, kas ir odontogēni, tie ir tieši pēc kaut kāda kanāla pildīšanas, reizēm pēc sinus lifta operācijām vai arī, kad ieliek implantus. No tā neizbēgs. Tā ir un tā ir statistikas daļa, kas būs, bet svarīgi jau ir pareizi ārstēt, pareizi darīt lietas. Diemžēl ir tā, ka daudz pacienti atnāk ar vārdiem, nē, zobiem viss ir perfekti kārtībā. Man teica, tiešām viss kārtībā, un es pajautāju, rengens ir? Kāds rengens? Es saku, rengeni jums uztaisīs zobu, un rengens nav vajadzīgs. Kāds rengens? Un tad ir jāstāst šiem pacientiem, tad mēs uztaisam datortomogrāfiju, viņi atnāk vēlreiz, un tad es parādu, kur šis zobiņš vainīgs, kur jau ir augšžokļa dobumā sēne izaugus, un, diemžēl, mums vajag operēt. Pašam vienreiz bija, zvanīja viens kolēģis, viņš saka, rāvu zobu, sakne palika, sanāca tā, ko man darīt, kur kompjūteru tomogrāfiju uztaisīt.
Viņš jautā, viņš pats nevar kabinetā tāds drosmīgs zobārsts. Viņš domāja, atgriezīs ar sūknīti izsūks. Tā sakne jau ir augšā gandrīz deguna dobumā iepeldējusi. Jā, un saka, nebūs šoreiz, jānāk ir pie mums. Jā, es sūtīšu pie kolēģiem, kas skaisti šīs lietas izoperē. Un tad varēs kārtīgi to augšogļu dobumu sakārtot. Bet teica, ka zobi nepatīk, bet vienalga uz zobiem jāskatās. Jā, tāpēc man viņi nepatīk. Bet lielākoties tā ir, kad mēs arī sakam, salabojiet zobus, un tad mēs plānojam operāciju, bet līdz operācijai jāskārto zobi, jo, ja zobiņi nebūs salaboti, tad tā infekcija atkārtosies. Mēs nodrošināsim, ka būs laba drenāža no dobuma, bet tas jau to infekcijas perēklī, to zobu sakni, to periapikālu, to apstes, kas tur ir, vai kā to pareizi sauc, mūsu operācija neizlabos. Tur ir kolēģiem jāpastrādā. Bet ir tā, ka arī pacienti vienkārši nāk un prasa vienkārši antibiotikas, un tad viņi domā, ka viņi visu ar to izārstēs? Protams. Un tad ir tādi pacienti, kuriem vajag antibiotikas, un viņi saka, es ir labāk ielikšu puķi ausī, nekā es dzeršu antibiotikas, jo realitātē ir tās divas līnijas, tagad arī populārs šī antivakseri ir, kas īstenībā ir nedaudz nomierinājušies. Bet citi domā, ka antibiotikas kaut kāds panacēja, un kā tika antibiotikas, bet mūsdienās pie sinusītiem antibiotikas ir daudz retāk jālieto nekā agrāk, jo citi medikamenti kļuvuši daudz efektīvāki, kaut arī šīs deguns dobums skalošanas, kad var mehāniski mājās pats izskalot degunu dobumu ar pareizes koncentrācijas šķidrumiņu. Jā, tas arī samazina gan augšuļu dobumu punkciju skaitu, gan arī operāciju, gan arī kaut vai to pašu antibiotiku lietošanu. Ok, tagad mēs varam arī ķerties pie kakla. Arī tāds jautājums, kad kakla sāpes tas būtu Loras kompetences jautājums, bet kad vienkārši ģimenes ārsta? Es teiktu, 99% šis būs ģimenes ārsta jautājums, jo ģimenes ārsti, viņi ikdienā ļoti daudz sastopas ar šiem pacientiem, jo, kad ir akūta saslimšana, kāds tās pa lielam cilvēkam ir iesnas, klepus, temperatūra, caurēji. Un ar visām šīm lietām tiek iets pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsta ļoti labi māk diagnosticēt un ļoti labi māk ārstēt. Jautājums ir par atsevišķiem tādiem gadījumiem, kur ir kādas komplikācijas vai notiek recidīvi. Kad angīna pirms mēneša, pirms 2 nedēļām, tagad, tad mēs sākam domāt, ko mēs varam palīdzēt. Tā arī, kad ir pacientam grūti atvērt muti, ļoti pieturas temperatūra, sāpes, izstaroz ausi. Mazākiem bērniem, piemēram, galva ir grūtāk pagriezt, atliekt atpakaļ. Tad tie ir tādi kā sarkanā karoga simptomi, ka mums ir jāiet steigšus pie Lora, lai apskatītos, vai nav kādi abscesi vai strūtu kabatas, kuras vajag steidzami operēt. Bet lielākoties tomēr ģimenes ārsti mums tiek ar to galā, un mēs šos pacientus redzam tikai komplicētus gadījumus, nevis parastus vienkāršus. Ok, un tā kā jau minēja to, ka viņam jāvēršas, kad ir kaut kādas komplikācijas, abscess vai kaut kas tāds, un kad būtu tā kā abscessa drenāža, un kad pacientam būtu jāapsver tonsilektomija? Pirmkārt ir atkarīgs no vecuma grupas, bet arī atkarīgs no individuālā gadījuma. Augstlējuma mandeles, kuras mēs kaklā redzam, tās strādā līdz pubertātes vecumam. Un līdz pubertātei mēs cenšamies šīs mandeles saglabāt. Tāpēc, ja kādam mazākam bērnam ir, mēs nopunktējam ar cerību, ka abscess neatkārtosies un mēs aizmuksim no tonsilektomijas. Un arī, ja tiek mandeli ņemt ārā, mēs izņemsim vienu, nevis uzreiz abas. 15, 16 gadīgam, 30, 40, 40, 60 gadīgiem cilvēkiem tās mandeles tur vienkārši atrodas, savu imūnofunkciju veids ļoti minimāli un taisa vairāk problēmas nekā ir iegūms. Un punktējam, mēs piekrītam punktēt tikai tad, ja pacients kategoriski atsakās no operācijas, un tas ir galvenā indikācija. Lielākoties, varbūt, ja ir pirmais abscess, mēs varam mēģināt nopunktēt, skatoties uz vecumu grupu, cik bieži ir bijuši angīnas, kāds ir vispārējais stāvoklis un galā, cik traks ir tas abscess. Bet lielākoties mandeles mums tāpat, viņi nav vajadzīgas. Es smējos, bija mums joks ar draugu,
viņas pa aklo zarnu. Es saku, tu esi tā kā aklā zarna, viņš tā kā es saku, ka it kā savu funkciju pildi, bet bez tevis var iztikt, ja? Līdzīgi ir arī mandelēm. Bet es domāju, ka viņas pēc tam vienkārši nav vajadzīgas pēc tā kā augšanas spurta. Aptuveni tā arī ir. Mums jau arī tāpat kā, piemēram, kaulu smadzenes, cik viņas procentuāli daudz ir mazākam bērnam, cik viņas funkcionējuši reāli paliek pēc tam, kad mēs izaugam. Organisms jau ir gudrs, organisms tērē enerģiju visu tur, kur tas tiešām nepieciešams. Kā nekā, māsi pērni, viņiem ir normāls slimot pa 12 reizes gadā. Tāpēc šī imunā funkcija aizsardzība tādās pieņas kaklā, tieši augstlē mandelēs ir ļoti, ļoti svarīga. Tāpēc, kad bērns slimos katru mēnesi, līdz viņš iegūs šo noturīgo imunitāti, ka būs izslimos ar visiem vīrusiem, dažādākām bakteriālām infekcijām un izaugs par cilvēku, kurš ir vesels, kurš jau ir apbružājies, teiksim tā, jau zina, kā cīnīties ar vīrusiem. Nākamā, man liekas, kas ir tāda diezgan aktuāla problēma, kas skar kaklu, man liekas, tas ir refluks. Jo pārsvarā pacienti, man liekas, domā, ka viņam kaut kas nav tā ar kaklu, un kad viņam pasaka, ka viņam kungi jāparvada, viņi tāds kaut kāds sakaršanos ap kaklas, nevis kungis. Jā, un tur ir mums arī strīdi, cik strīdi reizēm ar ģimenes ārstiem vai gastroenterologiem, jo ir divas lietas, ir gastroezofālais refluks, jeb gers, un ir laringofaringiāls atvilnis, kas ir mūsu lauciņš loriem. Un, protams, sarunā ar pacientu mēs sākam biežāk refluks, sākam gers, jo tā ir saprotamāka lieta. Jā, tāpat kā pateikt bērnam, tev zobos ir zobu grauži, nevis tagad stāstīt, kā Emēlija noārda un kā tur viss notiek tas, ko es nezinu. Jā, bet vieglāk pateikt, tie ir zobu grauži. Tas pats ir arī šo atvilni. Un tā ir. Sūdzības diagnostika ir diezgan ātri parasti. Pacients nāk, labdien, dakteris, tā saka, cik ilgi kas? Kakls. Un tad mēs sākam runāt, un jā, bieži vien šī atklapošanās ir pirmā pazīme. Un tieši tāpat kā deguna lietošana, to zāļu lietošana, pacienti domā, ka tā ir mana dzīve. Šādi atklapoties, tas ir norma, tur jau neko nevar izdarīt. Un viņi tā arī dzīvo. Un tad sūdzības paliek izteiktāks, pievienojas deguna simptomi, pievienojas slikta smaka, biežas kakla sāpes, korķi augslē mandelēs. Un bieži atnāk tā, kad sākas sūdzības pār balsi. Man ir kamola sajūta kaklā, man ir grūti norīt, bet tā balsi ir piesmukus no rīta, jo cilvēki bieži vien baidās no vēžiem, kas ir ļoti saprotams. Un tad, kad sāk parādīties balsta piesmakumi, tas ir kaut kas jauns, kaut kas nebijis un skrien pie lora pārbaudīties. Un jā, tā ir tāda lieta, kur ka ir pārāk maz diagnosticēt, es uzskatu, jo šādu diagnozi var diezgan daudziem uzlikt. Es domāju, gan. Jā, un tur nāk kopā, diemžēl, svarīgākais faktors, kas šobrīd ir, tas ir stress. Un tad, kad es parunāju ar tiem gan pieaugušiem, gan bērniem par stresu, visi uzreiz, jā. Kad sāks šīs sūdzības? Pirms eksāmeniem, vai tur ir kaut kas slikts dzīvē notika, vai pārdzīvojumi, vai finansiālas grūtības. Taču šīs aktivizējas nevelti ir arī tāda diagnoze, tāda stresa čūla, kas notiek paaugstināts stresa apstākļos, kuņģis kā palielina savu sekrēciju un veido šī čūla kuņģī. Un tas pats notiek mums ikdienā. Bet kurš nestreso? Ar stresu tur vispār daudz kas nāk. Visas. Diemžēl mūsu platuma grādos es nevaru atļauties tā teikt, bet vienā konferencē viens lors no Beļģijas, viņš Beļģijā, Francijā strādā, viņš saviem pacientiem pasaka, lūdzu šādu diētu, samaziniet stresu, aiziet uz jogu, aiziet uz meditāciju, tiekamies pēc mēneša un 2 un pastīsimies, kā jums ir. Mūsu ekonomiskajā situācijā valstī un viss, kas apkārt notiek, tas nav iespējams. Un it īpaši es nevaru pateikt pacientam, lūdzu ēdiet vidusjūras diētu tikai ar aļas, kas lasi, jo Atlantijas lasis nav tik garšīgs un nav tik labs, jo tas ir neiespējami. Tāpēc, diemžēl, ir jāizraksta zālītes, kas panāks to efektu, samazinās kuņģskābes daudzumu vai veiks protekciju vai neutralizēs šo skābi, lai viņiem palīdzētu. Bet vidusjūras diētā arī vīns neklāt?
man liekas. Jā, un tad mēs pacienti arī saka, tad es varu vīnu dzert. Saka, jā, bet no rīta. Jo, ja izdzers vakarā un aizies gulēt, šis atvilnis, gan laringofaringēlais, gan arī pats gers, uzskries vairāk skābi, uzskries uz augšu. Bet ir jāizvēlas pacienti, kuriem to teikt, jo humors ne humors, kāds var to uztvert nopietni, un tad teiks, ka es esmu rekomendējis sliktas lietas. No rīta jau normāli, iedzer un dienā jau ir labāk. Atšķirībā, kur strādā. Ja naktsmaiņas, tad cits stāsts. Bet arī bieži man liekas, ka aiziet pie gastroenterologa, viņš tā kā paskatās, un viņš saka, nē, es neredzu nekādas tā kā izmaiņas, jums nav nekāda refluksa, tā kā, ko tas lošs tur saka. Jā, tur ir tā atšķirības starp laringofaringālo refluksu un gersu. Jo ir viena lieta, ko banāli vienkārša, kuņģim ir un barībsvedam ir speciāla gļotāda. Un šī gļotāda ražo gļotas. Gļotas, kas ir aizsargā pret skābi. Un tāpēc kuņģi un barībsvedā sūdzības jau var nebūt. Tāpēc, kad ir speciāli šis gļotāda ir radīta priekš skābes vides. Jo salskābi, ja nemaldos, pH ir 2 vai 3, varbūt 4. Bet katrā ziņā tā ir viena no spēcīgākajām skābēm, neskaitot paskābes. Ja viņi uzliet uz rokas, būtu ķīmisks apdegums. Reāli ķīmisks apdegums, un tas notiek kuņģī. Un tāpēc arī, piemēram, ir šīs kuņģa perforācijas, kad gļotādas slānītes nestrādā, skābi izēdz cauri un izēd caurumu reāli kuņģī, un viss ir slikti. Bet kuņģis un barības vads ir paredzējušie skābei, bet atkal šis laringofaringēlais atvilnis, tur skābi procentuāli ir ļoti maz, 8–10%. Lielākoties tās ir skābās gāzes, kas ir sajaukušās arī kopā ar tur dažādākām olbaltumvielu šķeļošām enzīmiem, tur peptīdi, tripsīnu un daudzi citi. Un uznāk tāda kā atviļņi, tādas kā gāzes veidā uzskrien uz augšu un apdedzina visas šīs gļotādes. Tāpēc, es saku, tas ir strīds, tā ir tāda diskutabla tēma, bet viennozīmīgi, ko esmu pamanījis, kad pacientiem izskaidro tāpat, kā es šobrīd stāstu, viņi saprot šo problēmu un viņi saprot, kāpēc viņi nedrīkst uzreiz iet gulēt, kāpēc ir jāēd mazākas porcijas, kāpēc ir šīs zāles un šīs, kāpēc mēs šo visu darām. Par uzturu viegli teikt, bet grūti tā kā izpildīt. Jā, man ir tāda uzturu lapiņa, es no kolēģis aizņemu, es viņu izprintēs iedodu. Un tad pacienti lasa, es esmu izlasījis vienu pusi lapai. Otrs arī, un es tā kā, kad lasu, es skatos, šis nepareiz. Tāpēc jā, viegli var pateikt, bet paši mēs jau zinām, kā mēs grēkojam. Bet ārstēšanā abos gadījumos būtu tā kā plus mīnus vienādi, tā kā omeprazols no rīta? Negluži ir jāskatās, kas ir tas cēlonis. Ja tiešām ir šis gers, tad protonsūkņu inhibitori būs vairāk uz to balstīts, bet ja būs laringofaringēls atvilnis, tad mēs vairāk domājam par antacīdiem un alginātiem, kā arī, piemēram, piedomāt par to, lai tiešām tās 2–3 stundas pirms gulētiešanas mēs neapgultos, lai mēs neēstu konkrētus ēdienus, kas pavairo šo skābes, gan to daudzumu, gan to gāzi, kas uzied augšā. Jo es pats pamanīju, es nebiju aizdomājies. Es pats pamanīju, kad es pādu kārtīgas pusdienas, man deguns neelpo. Tāpēc, kad deguns aizpams ciet, jo šis laringofaringēlais atvilnis uznāk, apdedzina man kaklu un apdedzina uzreiz degunu un ļoti grūti pēc tam caur degunu pāelpot. Un es arī domāju, tā ir normāla dzīve. Bet, kad es sāku šo vairāk lasīt un uzzināt, es piefiksēju to, ka tās ir tās lietas, kas bieži tiek palaistas garām. Tāpēc katrai lietai būs, domāju, bišķiņ cita ārstēšana. Labi, nākamā tēma vismaz man tagad tuvāk bērni un adenoīdi. Kāds būtu tas indikācijas, ka būtu tiešām jāoperē tie adenoīdi un kam būtu jāizvērtē ortodontiem, loriem vai vēl kādam citam specialistam? Es par to liktu aizdomāties visiem, kas skatās, piemēram, bērna mutē vai ar bērnu skatās, runā un tā. Adenoīdiem vienīgā 100% indikācija operācijai ir miega apnoja. Ja bērns guļ vaļā muti un ir šīs elpas aiztveres epizodes, vecāki novērojuši, obligāti ir jāiet pie ārsta loratiešu un jārunā par šo operāciju, jo miega apnojas laikā ir hipoksijas, mazāk skābeklis piekļūst organismam,
Varbūt arī desaturācija pat smagāka, tur nokrist 70% smagākajos gadījumos. Bet viena lieta, kas tiek arī palaist garām šobrīd, ir ļoti daudz hiperaktīvu bērnu. Un man liekas, ļoti bieži tiek uzlikta diagnoze uzmanības deficīts hiperaktivitātes sindroms, un tur daudz radniecības diagnozes. Bet, piemēram, miega apnojas pirmais simptoms bērniem vislielākoties būs hiperaktivitāte. Tāpēc es nesaku, ka pie hiperaktivitātes būs vainīga šī adenoīda miega apnoja, bet ir vērts aizdomāties, ka varbūt vajag aizsūtīt pie lora, izvērtēt laicīgi, lai nav kaut kādas izmaiņas. Un, protams, ir daudz un dažādi kriteriji, ka mēs veicam operācijas, arī saistības ar vidusavas iekaisumiem, biežām iesnām, un dažādām izējošām lietām, ko tieši mēs lori specializējamies, lai izvērtētu šos pacientus. Bet, ja bērnam mute vaļā ir dienā un naktī, tad mēs vairāk domāsim par šo operāciju. Bet kāpēc hiperaktivitāte nav tā, ka viņš otrādi kā bērns neizguļas, un viņš ir tas vairāk tā kā noguris, apatisks? Tur tas paradoks, piemēram, cilvēkam miegā apnoja būs pirmais neizgulējies, aizmieg pie stūras, apātisks, bet bērniem no sākuma primāri var izpausties kā hiperaktivitāte. Tā ir tā lielākā atšķirība, piemēram, pusauģu vai vecāki bērni vai cilvēki, pieauguši cilvēki. Tieši mazākiem bērniem būs šī hiperaktivitāte, un par to neaizdomājas, to bieži palaiž garām, un vienkārši ir bijuši man pēdējā laikā arī vairāk tādi pacienti, kura kakla mandeles ir tādas, mute vaļā kopš dzimšanas, 7 gadi viņi gaida rindā pie psihiatra bērnu, jo ir doma, ka jāizraksta zāles pret hiperaktivitāti. Es nesaku, ka mūsu operācijas izārstēs hiperaktivitāti, bet tas, ka bērns naktī neelpo, ka viņam ir miega apnoja, un tas izmaina visu kaut kādas fizioloģiskas funkcijas, un arī, piemēram, to spēju mācīties, atmiņu un koncentrēties, tas noteikti, jo vecāki saka, kā tas var būt? Es saku, pamēģiniet tagad. Aizturiet elpu uz 20 sekundēm, minūte elpojiet, 20 sekundes neelpojiet, minūte, un cik ilgu periodu jūs jutīsieties normāli. Un tad viss sāk aizdomāties, ka varbūt tomēr, vajag padziļināt, izmeklēt. Man bija tāds prikols, es kādreiz izlasīju kaut kur, ka elpot arī nav tā kā labi, jo tur nāk skābeklis oksidē šūnas, un es vienreiz mēģināju vienkārši neelpot, arī rētāk elpot, jo es domāju, varbūt palīdzēs. Un kā gāja? Aizmirsu. Aizmirsi. Jo grūti neelpot. Tad tu beidz elpot, un tad tu domā, jāiestājas mediķos, jā? Okay, bet kā bērniem ar nakts krākšanu? Tas ir kaut kas tāds kā simptoms, kuram būtu jāpievērš uzmanība, vai tomēr tas tā kā normāli fizioloģiski? Obligāti ir jāpievērš uzmanība visām krākšanām. Tās var būt arī nekaitīgas, tās var būt, jo krākšana, kas ir kaut kāda mīksta audu kustība. Bet kāpēc šī kustība notiek un kurā līmenī, un kas šo kustību izraisa? Jā, jo, piemēram, maziem bērniem ir arī laringomalācijas, kuras vajadzētu papildus padziļināt, izmeklēt, novērot dinamikā. Un lielākoties jau pacienti saka, ka nekrāc, un tagad bija iesnas, un tagad krāc, un nepaliek labāk. Tad man uzdod jautājumu, kāpēc, doktori, kas tas tāds adenoīds ir? Es saku, adenoīds pēc būtības ir palielināta aizdegunas mandela. Normā tā ir aizdegunas mandela. Un tad mēs sakām, aizdegulas mandeles hipertrofija, tā un tā pakāpe. Bet tautā viss saka adenoīdi. Populārāk dzirdēts vārds ir. Un nevelti ir rinovīrusi, deguna, jo rino ir deguns. Ir enterovīrusi, kas kuņģim ir arī adenovīrusi, kuri, tā teikt, atstāja savu iespēju uz šiem adenoīdiem. Un adenoīdi palielinās izmēros un veido obstrukciju no deguna un no otras puses, jo vizuāli saprast ir deguns, tāda kā truba, un tad aiziet lejā uz kaklu. Un tad šeit trubiņā, tajā līkumā, vai aizdegunas mandelīte ir maz drusciņi, vai viņa kā kulaks ir priekšā, ka bērns nevar fiziski paelpot ar degunu. Jo ikdienā var jau būt labi, bet ka bērns atguļās un aizkrīt, samazinās muskuļu tonus, tā krak. Viss ir ciet, maza vieta, kur elpot, un vienīgais, ko bērns var izdarīt, atvērt muti. Bet ir kaut kas tāds, ko vecāki pārprot par adenoīdu tēmu? Bieži vien ir bērns slimo normāli, kā jāslimo reizi mēnesī vai 2, un atnāk un prasa, vai ir adenoīdi. Un, kad es parunāju,
Tas parasts ciesnes, kas pāriet nedēļas laikā, normāla saslimšana, normāla atvesaļošanās. Bet vecāki domā, ka tas ir pa biežu, pa daudz un meklē vainīgo. Un tad vaino nabaga adenoīdu, kas tur nav un kuram grib piesiet visu dzīves nelaimes. Bet, bet diezgan bieži, diezgan populāri ir šī aizdegunas mandeles hipertrofija no tās izējošās problēmas. Bet, ja ir hipertrofija, tas, ja nav kādas miega apnojas vai kaut kāda žokļu deformācijas, var arī neoperēt, var arī pavarot? Jā, tas ir viss balstās simptomiem. Jo, ja nav apnojas, ja mute ir cieta, deguns smuki elpo, nav bieži vidusavas iekaisumi, un mēs uztaisam kaut kādu izmeklējumu, mēs redzam šo aizdegunas mandeles hipertrofiju, tas neko nenozīmē, jo bērns ir kompensēts, deguns labi elpo, pietiekami labi notiek šī gaisa plūsma cauri un nav sekundāra izmaiņa, tur, piemēram, šī saucamā adenoīdu seja, kas pēc tam ir ortodonti, ar ko cīnās. Saliek visus zobiņus kopā un ir forši tas, ka pēdējā laikā arī ortodonti sūta pie loriem. Es esmu pamanījis arī jautājumu, vai nav šie adenoīdi, vai viņiem augšžokļu izplašana ir vispār mērķtiecīga. Jo kā ģēja kaut ko darīt, ja tur deguns neelpo. Tieši tā. Tad gribētu tādu kopsavilkumu varbūt, vai kādam lietam jābūt mājās, tas saucam varbūt kaut kāda lora aptieciņa, kaut kāda aerozoli, tur jūras ūdens, kaut kāda pretsāpju līdzekļi, kaut kāda tie mītrināšanas risinājumi, kam tiešām jābūt mājās? Pa lielam tam, ko mēs šodien nosaucām. Pirmais, kam mājās ir jābūt nestorīdiem pretiekaisam līdzekļiem. Piemēram, tur ibuprofēnām vai deksketoprofēnām vai citiem, jo tie nevelti ir pretiekaisam līdzekļi. Ja sāp auss, mēs dzeram pretiekaisam līdzekli, pieņemsim to pašu ibumetīnu 3 reizes dienā, 3 dienas, un tad mēs skatāmies. Jo šādi dzerot pretiekaisuma līdzekļu var izārstēt arī šo vidusavas iekaisumu. Ja kaut kas sāp, mēs dzeram zāles, nevis ciešamies. Tas ir pirmais, kam obligāti jābūt. Otrs ir deguna kaut kāds skalojamais līdzeklis, vai nu specializētās sistēmas, vai zem spiedienu jau gatavi nopērkami šķidrumiņi, jo tad, kad būs iesnas, ir deguns jādabū tīrs no gļotām, no satura. Jo ātrāk un biežāk mēs degunu iztīrīsim, jo mazāk iespēja, ka vīrus iesnām pievienosies kāda bakteriāla infekcija. Jo bakterijas aug siltā, mitrā, slikti ēdinātā telpā, un ja mēs izkolējam šo visu ārā, tad ir labi. Un, protams, arī visas eļļas, visiem mājās ir sejas krēmi, roku krēmi, bet kāpēc, piemēram, eļļa degunam nav mājās, ja tas nav tā pierasts. Okay, tagad uz nobeigumu tādi vairāk personīgi jautājumi. Kas visvairāk patīk darba, tā diagnostika, operācijas vai pati komunikācija ar pacientiem? Vai viss kopā? Palīdzēt, jo es sapratu, kāpēc izvēlēju šo profesiju un aizgāju tieši uz ārstiem vai arī tieši pa fizioterapeitiem sākumā domāju. Jo kaut kā iekšā, gribas palīdzēt citiem, gribas palīdzēt cilvēkiem un ir tāda ļoti liela gandarījuma sajūta, pat, kā mēs sakam, pat sērkorķi pacienti ir vislabākie pacienti, kādi var būt. Viņš atnāk, dakteris nedzirdu, man sāp, izvelc vienu korķi, izvelc otru, un tu redz, kā cilvēkam mainās tas, es dzirdu, man nesāp, un tur redzi, cik cilvēks ir pateicīgs, un ir tā foršā sajūta, ka kādam esi uzlabojis dienu uz labu, vai arī citos gadījumos pat dzīvi. Bet kopumā jau, protams, ka visiem patīk operēt. Ne visiem, es domāju, ne visiem. Ne visiem, bet lielākoties, operēt visiem, lielākoties jāpatīk operēt. Patīk tā sajūta, ka tu esi operācijas zālē, vai vienkārši tieši tas redzēt pacientu pēc operācijas? Patīk darbs ar rokām, man patīk strādāt, teiksim tā, kad atbildē par saviem vārdiem. Ja vajag izdarīt ar rociņām, izdaru, izoperēju, nevis stāst, ka ja es darītu, būtu labi. Nē, mēs nerunājam, mēs izdaram un pierādām, kāpēc tas tiek darīts. Kas palīdz saglabāt mieru un fokusu, kad ir diezgan saspringtas dienas? Tad, kad ir saspringtas dienas, tad jau nav laika domāt, ka viņas saspringtas ir. Bet pēc tam dienām? Pēc tam dienām pa lielām, nezinu, aizēj mājās, atpūties, izgulies, kārtīgi paēd un ar to pietiek. Jo pēc tādām saspringtām dienām,
Ir bijis ļoti traki dažādās darba vietās, kā ir gājis naktsmaiņās, kad negulēts, bet tas viss jau beidzas. Kā mēs citi viens otru arī naktsmaiņās esam vilkuši ārā, saka, šis beigsies. Līdz rītam, līdz 8, tev ir vēl 4 stundas, šis beigsies, un viss ejot prom. Aizmirstam, dzīve turpinās. Bet mēs arī iepriekš runājam ar kolēģiem, tā kā ir ļoti svarīgi kaut kāda arī būt hobijam un tā kā arī atrast to balansu starp darbu un arī kaut kādu tā kā privātu dzīvi, jo tas tiešām kaut kas cits var tā kā palīdzēt tā kā restartēt, es visu laiku būtu iekšā darba, tas ir diezgan grūti. Jā, es vienu brīdi biju palaidis garām šo. Es vienu brīdi apsēdos un padomāju, ko es daru priekš sevis. Neko. Bija viens brīdis dzīvē, un tad es sapratu, ka jāsāk sportot iepriekš, gan studiju laikā, tieši studiju laikā spēlēju basketbolu ar diezgan, nosacīt regulāri. Šobrīd esmu atsācis iet sporta zāli, kas palīdz, tā teikt, atbrīvot galvu, un es man ir mazais sapnītis par mēbeļu restaurāciju. Tieši nevis kaut kādu krēslu vai kā, bet tādu tieši senu mēbeļu restaurāciju. Pie mammas mājās ir 100-gadīgi skapji, kurus būtu forši atjaunot, restaurēt. Nav runa par iegūmiem, pārdošanu vai ko, bet tīri tā darbība, kā galdniecība, kokapstrāde un tas. Un man teica, labi, tad es tev vedīšu, tur draugs, tu viņus taisīs un pārdosim, būs biznesa, saka, vecīt, neviens nepirks, viņš saka, kur tu liks, es saku, var jau ziedot uz pansionātu, kurā vēlāk pats dzīvošu, piemēram, ja. Tā kaut kā. Bet sanāca tā, ka restaurēt vai Vēl nē. Man uzdāvināts ir restaurācijas grāmatas, video, es pats esmu visu kaut ko skatījies, bet tādai reālai restaurācijai es vēl neesmu pieķēries. Es vienu brīdi biju domājis Rīgā kādu garāžu īrēt vai pirkt, bet tas piedāvājums bija ļoti, ļoti slikts. Tāpēc, bet tas man stāv tādā idejas līmenī, es gaidu to brīdi, kad būs kāda vietiņa, kur izpausties. Es domāju, kad būs laiks pensijā. Jā, arī. Kāpēc nē, bet man jautāja arī citi, kāpēc restaurācija? Saka, piemēram, deguna starpsienas operācija, tā jau arī ir restaurācija. Paņem šķību un nepareizu lietu, uztais pa taisnu, labi elpojuši degunu, tā arī sava veida restaurācija ir. Bet diezgan interesanti reāli vienkārši tā iedomāties, ka restaurēt mēbeles. Diezgan interesanti. Jā, jo kaut kā tas, kad jau vecāks paliek, citiem vairāk velk uz dārzkopību, man vairāk uz kaut kādu galdniecību. Varbūt dārzkopība vēl atnāks ar laiku. Nē, es jau arī tomātus vienu brīdi audzēju, bet... Nesanāca. Nē, bija ļoti garšīgi, bija ļoti liela, bet tur gan ir jābūt hands-on visu laiku, jo, ja palaidīs garām nopūs viņi vai nenopūs, ar restaurāciju, atstāja to skapi un uz 2 gadiem atnāc turpina viņu slīpēt pa lielam. Mēs pirms tam runājam par to aiz kadra, par to, ka sākuma neviens tā kā netic, nav maņticīgs, bet, jāaiziet uz kaut kādu dežūru operāciju, pēc tam parādās kaut kādi rituāli. Vai ir kaut kāds rituāls pirms operācijām, kādam sarežģītam manipulācijām, ko ievēro? Parasti ir kārtīgi paēst, tāpēc, kad, ja zina, ka sarežģīta operācija nav zināms cik stundas, varbūt 2 stundas beigties kā 6 stundas, un tad, jābūt fiziski gatavam. Protams, dienu iepriekš jau mēs zinām, ir jāiet gulēt, bet, kad es strādāju uzņemšanas nodaļā, tad es zināju, ka ieejot nodaļā, man jau ir jābūt tonusā. Un braucot uz darbu, man bija ļoti skaļa mūzika, kurai es dziedāju līdzi, un es domāju, ka garām gājēji domāju, ka es visu nakti notusējis esmu. Bet, jo tuts vai vienalga vai roks vai kas skan, un tad es klausies tādu skaļu uzmundrinošu mūziku, lai pats pamostos no rītiem, bet pārējais cits baigi īsti nav pagaidām. Izklausās, ka šis nāk no basketbola pagatnes. Jā, tas ir. Kad Gertvēs arī jāslēdz mūzika pirms spēlēm, visu noskaņoja. Es nekad nebiju DJs, tāpēc, ka nevienam nepatīk tas, ko es liku. Ja es parasti kāds uzliku mūziku, un es pa kluso Spotifyā, tajā šazamās liku un klausu, šitā ir tā dziesma. Bet pārsvarā visi kautrējas likt savas dziesmas. Jā, bet tad tie, kas nekautrējas, tos jau visi dzird tāpat. Tie ir tādi ekspresīvākie cilvēki komandās. Vai ir kaut kāds tāds ēdiens vai dzēriens, kas vienmēr ir līdzi kabineta vai līdzi uz darbu? Mēs iepriekš ar kolēģiem runājam, ka mums laikam ir kaut kāds koliņā augsta leduskapis, šis pēc kaut kādas darba dienas būtu tāds. Melna kafija. Melna kafija tā kā visu laiku es pat daudz dzeru.
Es bieži dzeru pat garšas pēc vairāk nekā, lai pamostos. Bez piena? Bez piena, bez cukura. Jo es vienkārši izdzeru, pieņemsim, reizēm pat ir 5 kafijas dienā. Es dzeru garšas pēc, iedomājies 5 kafijām cukurs un piens. Te vajadzēja 2 tādas krēslas, lai mani apsēdinātu. Tas ir, man liekas, melnā kafija pat kalorijas varbūt ķērta ļoti maz, bet piens un cukurs tas būtu daudz pa daudz. Es nesaprotu cilvēkus, kuri dzēr melno kafiju bez piena. Ko darīt? Krāsos zobus. Nē, tāpēc jāiet pie higienistiem regulāri. Jautājums, ko es uzdodu visiem, ja nebūtu lors, tad ir kaut kāda cita specialitāte, ko gribētu? Viens, ja piemēram, es nebūtu vispār ārsts, tad es, galdnieks, restaurācija, tos tagad sapratu. Bet ar kolēģiem runājot, ir tāda jauna kaut laikam ārstnieciskā vai estētiskā medicīna, bet es gribētu dermatologu. Tas būtu arī tā forša lāzeri un tā. Un jāatceries, es piesmēju tevi, ka tev ir jāiet uz dermatoloģiju, jo tad tu varēsi likt saukli iztaisnoši ne tikai zobus, bet arī grumbas. Supersniecības klinikā dēt. Jā, visu varēs izdarīt. Bet dermatoloģija, tā pati traumatoloģija, tās lietas, kur tieši ar rokām var strādāt, bet tā ir galdniecība. Tā medicīna un galdniecība. Jā. Un uz nobeigumu, vai ir kaut kāds citāts atziņā, kas palīdz ikdienu un ko varbūt vēlētos nodot arī klausītājiem? Tas atziņas īstenībā ir bijušas daudz, un arī pamatskola, vidusskola, studijas, tās atziņas ir mainījušas. Un viena kolēģe, teiksim, tā certificēta daktari vienreiz tā nejauši izmet. Viņa man tā teica, bet Ričard, tu saproti, ka dzīvē neko nevar nokavēt. Es tā, jā, un tad tā vēlāk aizdomājos, un es viņai pajautāju, kā jūs domājat, kā dzīvē? Viņa tā, sasniegs to, ko tu sasniegs, tu izdarīsi to, ko tu izdarīsi, būs veiksme, nebūs veiksme, daudz tu nevari neko ietekmēt, bet tu neko nenokavēsi. Tos arī citiem saviem pazīstamiem saku, studiju laikā galvenais ir neizdegt un nesamocīt sevi. Paņem to akadēmisko vai 2, neuztraucies, tu neko nenokavēsi, pabeigsi studijas, izmācīsies par ārstu, ja vēlies veidot ģimeni, veido ģimeni. Un arī rezidentūras studiju laikā, jo ārsta izglītība tā ir mūža izglītība. Un mēs sākam jau no studiju laikiem, un mēs beidzam līdz mēs gribam beigt strādāt. Jā, un tāpēc dzīvē īsti neko nevar nokavēt, vienkārši jābūt pacietīgam un kā paveiksies, tā paveiksies. Bet citam vairāk, citam mazāk, jā, bet kopumā jābūt pacietīgam un jāgaida vienkārši lietas. Jā, bet tikai, diemžēl, dzīve ļoti ātri skrien. Jā, dzīve skrien, tāpēc tur ir tas paradoks, ka dzīve skrien, gadi iet, viss iet, bet beigās, ko es esmu nokavējis? Es, piemēram, pēc studijām izlēju to 1 gadu, pirms iestājos Loros. Man likās, nē, es nokavēju, visi ir 2., 3. kursā augstāk par mani. Tagad Loros, bet tas jau neko nemaina. Tāpat es pabeigšu. Tāpat mums visiem būs izglītība, tāpat mēs kaut kur visi strādāsim un skriet tik ātri sasniegt kaut kādus mērķus, tajā brīdī mēs neizbaudām. Mēs tikai skrienam un tad, kāds saka, dzīve iet ātri priekš, tad 70 gados tu sēdēs domās, cik forši bija studijās, bet vajadzēja varbūt izbaudīt vairāk to laiku un tas, ko mēs bieži aizmirstam, ka mēs skrienam kaut kam pakaļ, bet mēs neizbaudām tur, kur mēs esam un to mirkli, kas ir mums apkārt. Jā, tiešām es domāju, ka jābūt reāli katrs dzīves epizodu mirklis un arī visam piedzīvājumam arī jāsaka, jā, jo kad vēl, kad diena tagad. Kad vēl, ja ne tagad, jā, un tāpēc nedaudz man arī viens draugs teica, kad brauc, tā jāskrien, jābrauc, savādāk sastrēgumi būs. Viņš saka, kur tu skrien? Tu tāpat aizbrauc. Viņš aizbrauc restorāns, aizbrauc paēd pa ceļām, paņem pauzīt, pēc tam sastrēgumu nebūs un nav ko skriet pa lielam. Ir tīpaši tagad, kad ārā slidens ir un bīstam vēl. Traumatologiem darbiņu tad nebūs. Ja pieņemsim tā kā tu nebakstītu ausis, tad man kā Loram arī nebūtu darbiņa. Jā, paldies, doktor, ka atradat laiku sarunai. Paldies, ka atnācāt. Paldies par uzaicinājumu. Un tiekamies nākamajās epizodes.
Tā. Halātu starpā. Podkāsts par medicīnu.